Piedzīvot kārtējo zaudējumu, jo atceramies, ka pagājušajā sezonā šeit pret Mārcēlu Ulbruku bija jāspēlē, kur arī diezgan smagā spēlē 3-12 nācās piedzīvot. Un šeit pirmais metiens gatavs palīdzēt komandai. Jā, šeit arī ļoti svarīgi būs arī mainiekiem. Un šeit redzam jau Kutkovskis. Arī šobrīd ir šīs vienības abi rezultatīvākie spēlētāji. Un šeit tikmēr Rosīts labs izgājiens. Un šogad izvēlējušies ir spēlēt, kā teikt, mājās. Pie saviem skatītājiem. Un diezgan veiksmi to. Un šeit, jā, tieši šo divu cilvēku sapraš savai komandai. Jā, tikmēr šeit Bauskas centienu uzbrukumā. Un šeit divu brāļu saspēle un jā, diemžēl soda metiens. Skatīsimies, kādus trikus ir Deivids sagatavojis Ričardam Butānam. Jā, šeit finta paņēmienu un diezgan viegli izreikinās. Un šeit šī komanda arī labi cīnās un ir noteikti gatavi iekosties, neiekosties, bet jā, un šeit vārtu guvums. Minūtēm tagad diezgan mierīgi abas komandas ir spēlēt. Un šeit ātrāks pretuzbrukums un Kevins Šmits vēlreiz. Un šeit lieliskā lēciena. Daudz palīdzēs savai komandai, vai izcīnīt šīs divas uzvaras. Ja pasīsimies šajā spēlē, sapratīsim, kura komanda savās mājās ar 10-7 pārspēja Baušniekus tajā sezonā. Šeit tikmēr Bikstiņu labs tāds reids 3 gada. Noteikti balskatībai ir tādi, kā teikt, šeit tomēr nav vārtu. Tādā veidā savu bumbiņu. Šeit Āvis Barkovskis mēģina labi iespēlēt, diemžēl nesekmīgi. Un šeit Stratāns vai būs metiens. Stratāns vārtu stops. Viņa centienus neļaut viņam tik brīvi izvēsties, kā pašlaik ir bijis, kad šie kungi. Un šeit tikmēr Stratāna metiena brigāde samainīsies. Ir šobrīd Stratāns, Vaivots laukumā, Āvis dāle, Niks Nagliņš un viņa brālis Miks Nagliņš. Bet sāpīgi Grimars varēja redzēt viņa sejā, kad diezgan kaut kur sāpīgi šis bijis. Un šeit mēģinājis iespēlēt Jānuč Pēteris Zeltiņš šajā periodā, piemēram, jo, zinām, spēki var izsīkt un viss vēl grūti ir jau šobrīd pie šiem tā. Un šeit vārtu guvumu. Kevins Šmits arī uzbrukumā ir ļoti jaudīgs, bet, protams, aizsardzībā viņš kaut kur citreiz pieslinko, jo redzam, ka Bauskas vienībai turpinās mazākums FBK sāc. Šeit labi izspēles vārtu priekšu, tomēr nesanāk Jakubonam trāpim. Un šeit vārti! Vai turēs? Mierīgi jānospēlē bez kļūdām. Šeit Pēters Zeltiņš domā bumbu dabun. Vārti! Vienībai. Mēs šodien, protams, labākie spēki. Sāc vienībai Celmiņš. Kristonorovs labi atspēlē un diemžēl sāk kaut kur jau laiku vilcināt garumā. Protams, ir daudz vēl jāspēlē. Un šeit bīstams uzbrukums. Jā, metiens sanāk Jakubonim. Vai sanāks ātrāks uzbrukums, Pēters Zeltiņš un tādu viltīgu metienu izdara zem aizsarga. Un uzreiz pretējā virzienā Bikstiņš atspēlē Kevinam Šmitam. Tāds vienība, esam nospēlējuši divos virknējumos, bet izstāsti diezgan enerģiski. Spēja izskiet, līdz to noteikti varam atzīmēt. Un šeit labs izgājiens no Bosakovas dāle. Trešajā periodā tāds aktīvāks, pamanāmāks palicis ir. Tuvāk ar šeit Stratānu labs metiens un labi izspēle un tomēr gūst vārds. Precīzi. Arī šie divi spēlētāji savā komandā ir rezultatīvākie spēlētāji un taisa šo te rezultātu. Un labi, šeit atspēlē Stratāns. Šeit Bauskai pretuzbrukums, sanāks Āvis Barkovskis, diemžēl Ājim Barkovskam joprojām nesanāk uzlaust viesu vārdsargu. Un šeit otrā Zeltiņam uz to bumbiņu neaizaut līdz vārtiem. Šeit tikmēr Bikstiņš jau otrā pusē. Mēģinās idēs metu labi atspēlē Orlovs ar finta paņēmieniem. Zeltiņš. Vai būs kāds sācinājums? Vēl otrā pusē, diemžēl, to atšifrē Kristās Orlovs un būs izgājiens un labi izspēlē šeit. Atspēlē atpakaļ dāmu aizsardzības zonu. Jā, redzam, ka Tomasam Kristavam Bikstiņam 1+2 šovakar. Jā, Niks Nagliņš ar 2+0 arī ļoti nevecina Šauskis. Tomēr nesanāk aizskriet un, diemžēl, šeit pāriet pār bumbiņu lāpsniem. Kevins Šmits uz tālu jau beidz nāk. Sāc saglabā bumbiņu, Kevins Šmits šeit vēlreiz un Kristās Orlovs pieliek. Atspēlēties un cīnīties par punktiem.
jo tik tuvu jau bija, pēc otrā perioda bija sistēma, un šeit vārtu gūms. Viens no Rīkstiņa, Osīts vēlreiz labi laukoši. Šeit Šmits. Atradu, nav vārtu gūms, Bumbiņa saglabā. Nebēr kā tāds. Redzam, kad arī vairākums beidzies, nerealizēts, un šeit labi iespēja.